desmito gadu laikā mūsu valsts ir veikusi strauju attīstības ceļu no fundamentālām reformām, likumdošanas bāzes pārveidošanas un mērķtiecīgas ekonomiskās izaugsmes līdz pat ģeopolitiski izšķirīgiem lēmumiem, kuru rezultātus redzam un augstu novērtējam šodien. Šī ir ne tikai zīmīga gadskārta Latvijas neatkarībai, bet arī trauksmēns laiks Eiropai un visai pasaulē. Ārējās drošības situācija ir mainījusies, liekot mums pārskatīt daudzas prioritātes un īpaši vēršot uzmanību uz valsts aizsardzības spēju stiprināšanu. Sveiksim Latvijas bruņoto spēku un robežsargu vīrus un mūsu Eiropas Savienības un NATO valstu sabiedrotos. Aicinu apzināties, ka mūsu miers un bērnu nākotne ir mūsu rokās. Aicinu lepoties ar mūsu valsti un stiprināt to ar savu ieguldījumu. Mēs kā valsts esam tik stipri, cik stiprs ir katrs cilvēks, ģimene, pagasts, novads un pilsēta. Mūsu mīlestība, cerības un sapņi un spēks tev, Latvijā. Karoga grupas taisnī, pārējos lāvu! Zemesardzes 44. kājnieku bataljonu komandieris ir majors Vilmārs Vecvagaris. Šobrīd rīnības teritorija ietver Liepājas pilsētu, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekulas, Rutnavas un Vaņotas novadus. Zviedrija ir vadošā Eiropas Savienības kaujas grupas valsts. Šajā kaujas grupā šobrīd dežūru veids vairāk nekā 160 Latvijas karavīru. Tostarp parādē soļojošā Sauszemes spēka kājnieku brigādes 1. kājnieku bataljonu 1. kājnieku Rotava. Sauszemes spēka kājnieku brigādes 1. kājnieku bataljonu 1. kājnieku Rotai seko Ādažos izvietota ASV spēku 3. kājnieku divīzijas veidera 1. bruņotās brigādes kaujinieku 7. kājnieku pulka. Zemesardzes 52. kājnieku bataljonu komandieris ir Upeša leitenants Vilmārs Čeģevs. Bataljona atbildības teritorija ir Jelgavas pilsēta, Ozolnieku un Jelgavas novadi. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā militārā augstskola Latvijā. Šogad parādē piedalās arī Jelgavas pilsētas pašvaldības policija. Parādas vienību komandē vecākais inspektors Ojārs Princis. Katrā ziņā iespējas ir grandios. Es domāju, ka sevišķi jaunatnē, bērniem tas retu reizi parāda mūsu valsts aizsardzības spēkus. Un priecīgs es esmu šodien, ka es varēju mazbērnus atvest, parādīt viņiem, ko nozīmē skaistas, stipra Latvija. Kadagā Ādažos atrodas. Jā, es apmierināts. Patīk dienai, kas darbs, teiksim tā, katru dienu jāremontē mašīnas. Eiropas kaujas grupas, LPG, ātrās reģistrācijas vienība Eiropas misijām, pirmajām novadām ir. Tas ir principā, būs apmācība liela, tur pusgadi sanāk kopumā Ādažos un Anglijā, un pēc tam ir sēž, kā saka, uz čemodāniem, tāpēc, kad uz izsaukumu tu vienkārši jābrauc prom uz pa Eiropu, kāda, kur izsaucas misija tad ir. Šodien pat nodot 40 zemesargi uz ārestu bataljonā. Skaties tēmeklī, notēmējam un izdaram šāvienu. Labi. Zemesardzība
Protams, ka patīk, jā. Tas ir ļoti liederīgi, neiztērēts laiks, bet pavadīts laiks. Mēs iemācāmies ļoti daudz ko dzīvei noderīgu. Un es noteikti iesaku to izmēģināt katram jaunietim. Vismaz aiziet un pamēģināt to izdarīt. Un tad jau redzēs, kā sanāks. I don't know if you'll be able to read. Yeah, don't put that on. Put this on. And then if you look through there, yes, Chris. Vienmēr ir tādi jāskrien. Palīdz viņam miškās mās. And then you have burst. Burst is a 3-round burst. You make it sound like automatic, but I like semi better. But Smags tiešām. Meitenes ar no 18. Meitenes, puiši, visi. 18 līdz 55 gadi. Jā, varbūt vēlaties iestādēs. Jā, sen bija domājis un tā vienkārši ērti trafījās. Varbūt tev interesē iestādējums ar tā. Varbūt interesē zemesārds apvienoja visu. Jāgos pēc 2. bataljonā no pirmajām dienām. No pirmā zvērsta, ko Jāgos bataljona zemesargi nodevis, bija pirmajā zvērstā. Kura gada? No 91. Jā. Kopā. Es domāju, kā 10. Kas tur iekšā ir? Tur ir pirmais apģērbs, ezers zābaki. Delim. Vēl, visu fonu, ko iet, tik mežā ir vajadzīgs nomainīt, lai būtu. Nu, ir jāaptver. No Delim. Būs lidotājs. Saka droši. Vai es jums parādu, ka jā?